Tur augšā var redzēt, ir stikla grīda. Protams, uz ieeju visi garā rinda. Sākumā jākāpj pa šādām te vītņveida metāla kāpnēm. Sajūta ir tāda, it kā es būtu iekšā bākā. Uz augšu iet vītņveida kāpnes. Tik uz augšu, tik uz augšu, tik uz augšu. Šīs būves uzbūvēšana, šī tilta uzbūvēšana prasīja 8 gadus un apmēram 1,5 miljonu mārciņus. Tajā laikā droši vien bija milzīga nauda. 1000 tonnas metāla, 31 miljonus ķieģeļu izmantot, lai uzbūvētu šo tiltu. Jā, šie ir fakti par tilta būvētājiem nirējiem, kuri droši vien nostiprināja šos te pamatus. Zābaki viens vēra 16,4 kg. Un vēl šis strādnieks ir apkāries ar 39 kg svara. Process, kādā izbūvēja šos te pamatus. Sākumā nirēja, sākumā uzstādīja šīs sienas, nirēja ienira, un tad jau uzstādīja sūkņus, izsūknēja ūdeni, un strādnieki varēja iet bez skafandriem strādāt. Visi tauta aizgāja pa tām kāpnēm, mēs iešu pa šām, jo te vienkārši neviena nav. Mēs esam viens pats, bet galamērķis mums visiem ir viens. Tā kā tur bija rakstīts please use both staircases. Viss ir pareizi. Dodamies augšā. Jā, kaut gan viņi raksta izmantojiet abas trepes, tomēr es iesaku iet pa tām, kuras ir pirmās, jo es skatos otrā pusē visu laiku izstādīt muzejus, un mums ir tikai kāpnes un viss. Tā kā, ja jums neinteresē izstādīt, ejiet par šīm te otrām trepēm bez cilvēkiem. Šeit ir arī toli, bet otrā pusē ir šī te izstādīte. Tā jau ir labāk. Rekur uzreiz iegāju otrā pusē, un šeit ir inženieru office. Kā plakāts vēsta no 1886. līdz 94. gadam, kad šo tiltu būvēja, bija viens un tas pats galvenais inženieris. Atkal dažādi interesanti salīdzinājumi, piemēram, ar šo betonu varētu piepildīt 24 000 angļu telefonu būdiņas. Tilta būvniecībā izmantoti vairāk kā 8 km metāla laidumi. Tilta garums 430 metri no krasta līdz krastam, augstums 33,5 metri. Virs ceļa līmeņa pats tilta augstums ir 63 metri no ceļa līmeņa, no ielas līmeņa. Inside Tower Bridge. Torni atvēra 30. jūnijā 1894. gadā. Reku abas puses kāpnēm uznāk augšā vienlaicīgi, bet, no kā jau es teicu, vienā pusē ir izstādīta, otrā pusē nav, tāpēc izvēlēties to tuvāko. Londonas dzīve tilta uzbūvēšanas laikā. Tirgus placis. Pārapdzīvotā Londona. Jau ap to laiku, kad tiltu būvēja, izrādās, ir Londonā dzīvojuši vairāk kā miljonus cilvēku, un tas prasīja stundām ilgu laiku, lai šķērsotu London Bridži un tiktu šajā te centrālajā Londonā. Tādēļ šis tilts bija ļoti, ļoti nepieciešams. Protams, ka šo tiltu būvēja tika iesniegti vairāk kā 50 projekti, un šis te, kuru izvēlējās, tika arī beigās sabiedrībā apspriests arī tā, ka tas ir pats neglītākais projekts, kāds jau kādi bijis Anglijas vēsturē. Reku tur cilvēki gaida, lai staigātu pa šo te stikla grīdu, bet vēl viens interesants fakts par šo tiltu ir tāds, ka sākumā viņš bija moderns no metāla, un karalienei Viktorijai tas nepatika, jo viņi domāja blakus Toveram,
kurš ir cietoksnis blakus. Šī metāla konstrukcija izskatīsies pārāk moderna. Un tādēļ karaliene lika šo jauno metāla konstrukciju noklāt ar akmeņiem, lai viņi izskatītos tā kā veco un iekļautos panorāmā ar veco pili. Dekoratīvi akmeņi nāk gan no Cornwallas, gan arī no Dorsetas, kas ir Anglijas dienvidi. Nedaudz patraucēsim cilvēkiem fotografēties un noiesim pa šo te stikla grīdu. Divas stenzes un braucamās daļas. Kā redzams šajā kartē, tad izeivielas nāca no visas apvienotās karalistes, nevis tikai no Londonas apkārtnes, pat no Skotijas. Bērniem pieejama arī radošā darbnīca. Tilta remonts cauri laikiem. Tilta dzinēju telpas. Dažādas skrūves un šī tā nirēja maska. Un šādā cepurēs strādnieki pārsvarā strādāja. Un inženieri, protams, šādās te. Un šīs cepures ir darba vadītājiem. Un tagad iziesim dienvidu torni. Jums skats uz Londonu no otras puses. Visas iespējamās profesijas, kuras iesaistītas šī te tilta darbībā un būvniecībā. Tas tur lejā ir kārakuģis Belfast, kuru arī var apmeklēt, un ieejas biļete ir 24 mārciņas. Un Londonas jaunie kvartāli filmā. Izrādās, ka kuģiem Londonā ir prioritāte, un šis tilts paceļās aptuveni 20 līdz 30 reizes nedēļā. Šeit ir vēl interesantāk, jo rekur te augšā ir spogulis. Es staigāju pa stikla grīdu. Varu skatīties uz visām pusēm. Lejā mazi cilvēciņi. Visi kā traki filmē tikpat. Dažādas hidroliskās eļas un to plūšanas pakāpi. Reku divi strādnieki, kā redzams, darba drošība nebija baigā augstā līmenī. Un konstrukciju laikā mīra apmēram 10 strādnieki un aptuveni 100 tika ievainoti, krītot vai kā savādāk. Varētu padomāt, ka tās inženieru telpas ir turpat lejā, bet izrādās nē. Es iznācu ārā tikko no torņa, un man izrādās jāseko šai te zilajai takai, un tur arī būs šīs telpas, no kurām darbināja šo te paceļamo tiltu. Tā kā dodamies meklēt. Dzinēju telpa un suvenīru veikaliņš. Protams, kā jau kārtīgam turismu objektam, arī savs suvenīru veikaliņš. Ledusskapja magnētiņi pa 4. Tower Bridge kladīti pa 6. Šīs ir tās tvaika krāsnes, kuras darbināja visu šo paceļamo tiltu, lai varētu pacelt visu tiltu 60 sekundēs
tika izskurināts apmēram 20 tonnas ogļu nedēļā. Milzīgas 2 krāsnes. Un šeit arī parādīts mehānisms, kā viņš darbojas. Šie te ratiņi ogļu pievešanai. Un no lielajām krāsnīm lēnām pārējiem uz lielajiem dzinējiem, kuri darbināja šos te paceļamos tiltus. Diezgan iespaidīgs izmērs. Lieliem dzinējiem, lielas atslēgas arī. Te pat var izņemt. Nē, tomēr nevar. Dažādas profesijas, kas bija vajadzīgas, lai darbinātu šo te tiltu. Te ir milzīgi karstā ūdens rezervāri. Katrs šāds akumulators sver aptuveni 100 tonnas. Un paldies par apmeklējumu ļoti daudzās Eiropas valodās. Šeit arī latviešu valodā. Paldies par apmeklējumu. Vēlreiz dodamies iekšā Suvenīru veikaliņā. Seno noliktavu iela blakus pašam tiltam un te tāda maza ieliņa. Horsleydown Old Stairs. Reāla iela, kura vēd iekšā Temzā. Šeit ir tilts. Un lejā mums ir Temza. Oops, sorry.